Vilmāns, Amerikā. Un visi tie dabūja informāciju, un šo informāciju, ar šo informāciju viņi varēja cīnīties tālāk pret visiem mūsu uzbrukumiem. LCP bija arī tas, kas izglāba Vilmānu 1945. gadā pēc kara, kad amerikāņu arotbiedrības nosauc viņu par nacistu, par Ulmaņu valdības pārstāvu un gribēja viņu atcelt un iesniedz valdībai. LCP bija tas, tie visi dokumenti, tas arī nenāca. Un daudz no tiem dokumentiem, tāpēc saka, mēs kopā to strādājam ar profesoru doktoru Andersonu, un man ir ļoti žēl, ka viņš aizgāja mūžībā, jo tad mums būtu bijis 1500 lapus un visi tie dokumenti būtu publicēti. Tāpat aizgāja mūžībā Dagni Šleijere. Un beigās atstāja, es paliku viens pats ar visu šo lielo dokumentu, respektīvi manuskriptu krājumu, kas man bija jāapstrādā, un tur iznāk tikai 496 lapas. Tā kā jānožēlo, bet mēs neatlaidīsimies, un es saku, ka mēs turpināsim un tiksim izdot. Un arī tie visi slepenākie dokumenti. Un man šķiet, ka es te vēl vienu varu parādīt, ko mēs taisam otrā pusē, un tā ir neatkarīgā Latvija, kas tika iespiesta Stokholmā, un redaktori Salnāja Kunds, es, Jānis Stepers, Krētsbergs, bijušais padomnieks un trešais sekretārs Zviedrijas sūtniecībā, vēlāk ir Brīvās Eiropas raidītajā un Minhenes raidītajā strādā, vēlāk ir USA Latvijas sūtniecības padomnieks, un tā dzīvo Ņujorkā. Šo tādu pašu veidu, ar tādā pašā veidā strādāja arī igauņi un lietuvieši. Arī igauņi iespieda tādu pašu, un tas arī faksimili tādā grāmatā. Lietuvi viņi sauc Pēris Esti. Un tas viss tika darīts Stokholmā. Visas šīs organizācijas pretestības kustības sastrādā. Un visi sūtņi, Baltijas valsts sūtņi sastrādā. Un vēlāk arī tas ir Latvijas centrālās padomes nopelns, kad 44. gadā notiek konferences, un kā Tallinā, tā Rīgā, tā Kaunā, no kurienes brauc cilvēki, ļoti ievērojams personas. Viena no pēdējām ir Martā. Šeit, es varu laist apkārt, ja jūs gribat redzēt saturu to. Un to vada profesors Konstantins Čaksts, viena no pēdējām šādu veidu konferencēm, un tur izstrādā likums un priekšlikums par Baltijas valstu konfederāciju. Jo mēs atzinām ārzemēs, katrs, kas ir bijis cīņā pret mūsu tām visām varām. Nedomājiet, ka mums palīdzēja arī tās rietumvārds. Militāri mums neko nepalīdzēja, kaut gan bija viens moments, ka Somija nebūtu izstājusies no kara, kad mums būtu bijusi iespēja, tā nebija nekāda ilūzija. Otrs, ka mums būtu bijusi nauda, kuru nedeva amerikāņu ārā un nedeva ne mūsu darbībai, ne arī sūtņu darbībai. Angļu bloķēja, tas ir, dokumenti ir iekšā tur. Tas ir katrs vārds, ko es saku, tur ir dokumentēts. Un to, tas bija ārlietu ministrs paziņoja Zariņām, ka diemžēl vai ne, šitie visi līdzekļi ir bloķēti un ka nevar palīdzēt. Tātad mums nepalīdzēja pretestības organizācijām, ne lietuviešiem, ne latviešiem, ne igauņiem. Mums bija jātiek pašiem galā ar to nabadzību, kā mēs paši varējām strādāt, kā mēs paši varējām darīt. Un mums palīdzēja, zināmā mērā, poļu pretestības organizācija. Mēs sastrādājām arī poļu pretestības organizāciju. Vēlāk sastrādāja visas tās apspiestās, Ungāri, Čehi, poļi, romāni, viss sastrādāja. Un tad mēs politiski panācām, kad iecēla šādu veidu komisiju, kur jums laik apkārt biletens. Tur ir Kersten komisija. Es pats braucu 53. gadā uz Vašingtonu, tanī laikā strādāju Zviedrijā Amerikas sūtniecībā, United States Information Service. Un es izspiedu tā cauri, ka tie, kas atbēga, tur atbēga 5 gadā. Un viņiem arī faktiski Nīčtāt no Liepājas. Un ka vajag tomēr taisīt vienu propagandas braucienu un rādīt, kas notiek aiz zeles priekškāra. Tad iecēla Kerstena komisija no Viskonsīnas. Mēs panācām to. Un viņš personīgi man uzdāvināja to bildu, kur uzrakstīts, es jums novēlu vislabāko Latvijā.
Un tas notika jau 53. gadā. Sekas bija tālāk Voice of America, Minhenes raidītājs, Brīvās Eiropas raidītājs, Madrīdas raidītājs. Tad atjēdzās pasauli, kas ir komunismus, sākās augstais karš. Tā kā šeit iekšpusē, es domāju, tādā okupētās zemēs absolūti nekāda iespēja nebija kaut ko darīt. Ja? Ko mēs varējām darīt? Mēs varējām uzturēt sakarus, un to mēs arī darījām. No 44. gada, tad, kad bija tā atļauja dabūt, es biju nokavējis pusgadu, es atkal pārmēts, ja? Lai tiktu šito pusi, tad mums bija jāizcīna visām šitām pretstības organizācijām. Latviešiem, Igauniem un Lietuviešiem. Visi dabūja šādu atļauju braukt. Saprotams, kara apstākļos. Neviens pārtu valsts nelaistu, ko mēs neesam kontrolēti no attiecīgām iestādēm. Un tāda iestāde, saprotams, katrā ir militārā pretizlūkošana. To katrs sapratīs. Ziniet, ka mums nav ūdens, ja kaut kas ir ūdens. Tāpēc ir kafija. Jo es nepareiz runāju. Varbūt pastāv, lai es drusku pataupītu valsts. Jo es skatos, ka 20 man vēl ir laika, ja? Ir nav laika vēl. Man ir laika. Es domāju, ka noteikti ir. Bet, teiksim, kāds jā, ok. Jums ir jāmīt. Jā, labi, tas turpinājums ir ļoti vienkārši, ne? Kad mēs tikām pāri, mēs braucām uz šie slepnie braucieni no 47. gada līdz jūlijām. Un tur šī laikā brauc tikai un vērt dokuments. Ir ļoti svarīgi lēmumi šī laikā. Februārī tiek nolemts, un tad faktiski es arī spēlēju pokeru. Un tas pokers bija tāds, ka Gestapo bija dabūjis viens mūsu slavens profesors, viņš ir korporācijā, un viņa vārdu es tagad var minēt, un tas ir minēts arī grāmatā, profesors Balots, aiz skautības. Viņš man pazīst, viņš bija mans dekāns Latvijas universitātē, vienu laiku filoloģijas fakultātē, ģermānu filoloģiju. Un viņš man pārmet to, kā tu brauci tagad pie saulēm, un kāpēc tu nebrauc pie manis. Un es viņam teicu, es braucu pie sūtņa, ne pie profesora, bet to viņš man nekad nepiedēja. Ko viņš izdarīja? Man oficiāli bija jāiestājās universitātē. Man bija līdz matrikula, visu man dokumentu, pasu un tā tālāk. Ne? Un tagad es iestājos Stokholmas universitātē, saprotams, man jārāda visi tie dokumenti, ka es esmu beidzis un tā tālāk. Ne? Tagad šitā lieta tiek, es saprotu, nonāk pie profesora Baloža. Un ko tad dara profesors Balots? Viņš uzraksta 2 vēstules Latvijas universitātē un meklē izziņu par mani. Un saprotams, to dabūnu, tas viss iet caur cenzūru un to dabūnu Gestapo. Tādā pašā laikā es atrodos Latvijā. Un es te teicu Ainārauniem, es biju iekāpis tramvajā un braucu šeit par Rīgu. Un uzreiz man ierauga docents Klupšs, kas ir mans fakultātes docents. Un tad bija aptumšots viss logi ciet, kā to atcerēsies Sergejs Lāvi, ne? Un uzreiz viens cilvēks stāvēdams galā, tramvai galā, un kliedz, Leonīd, pie šitā te, Leonīd, tu taču esi Zviedrijā, pilnā kaklā, pāri visām tramvai. Un tas moments bija tiešām, un es teicu, un es viņu atbildēju, ko nu stāst nieks, un tad nākošajā momentā es izliecu ārā šitā Daugavā. Un saprotams, tā bija tā vēstule. Tā bija profesora Baloža vēstule. Tūlīt pēc tam paziņoja profesors Konstancijas Čaksts, ka mana bilde ar visu manu biogrāfiju atrodas meklējumos sarakstā policijas žurnālā. Un tas arī grāmatā. Un martā un ielēmt izsūtīt ir speciāls trupsvenē gar jūrmalu ar suņiem, kas meklē, kur es esmu kāpis ārā. Ir uzrakstīts. Jautājums, tas notika Vācu laikā? Vācu laikā. Viss pagaidām Vācu laikā. Tad sākās jūlijā, mēs braucam atkal, tad mums sašāva lēva, mēs izglābamies, un tad tika atvesti starp šitā neatkarīgā Latvija, 700 eksemplāri. Un tad arī dabūju zināt, arī satiku
Werner, mūsu draugu, ja, Tepe, un arī satikos ar Upelnieku. Tas ir kuģeļu štābu priekšnieku, ja. Tad tie lēmumi, saprotams, viss, tur ir telegrāms un tā tālāk sīki, saka, tā ir grāmata, man ļoti žēl, ka viņi ir tik dārgi, to es nenosāku. Jā, jo es domāju, ka tā cena, tā starp citu sakot, ir drusku par augstu, bet tur neko nevar darīt. Tur ir daži iemesli, kāpēc no sākuma tā ir. Es ceru, ka tā grāmata būs daudz lielākā skaitā un eksemplāros, un kad viņi varēs dabūt pa citu cenu, nekā tagad reiz, ko los pārdod. Tad sākās otrais posms. Mēs pieprasījām, ne tik nolēmts, kad es atpakaļ tagad uz to ziemu, un tagad manā mājā, jo vācieši meklējuši pusgadu, nav atraduši un uzdevuši. Un tagad laikam dabū zināt, viņš ir tomēr Zviedrijā. Es aizgāju uz savu mājumu, un es biju savās mājās, un pie manis atnāca profesors Čaks, Bruno Kalniņš, un notika sēde. Un tad sēdēm tika nolēmts, ka mēs pieprasīsim no Zviedriju, lai Zviedrijas valdība ielaiž Zviedrijā 20,000 politiskus bēgļus, es uzsveru, politiskus bēgļus, ko? Sievietes, bērnus, ievainotos un tos, kas ir pretesības kustībā, kas tiek vajāti. Un ar šādu dokumentu es aizbraucu atpakaļ ziemā uz Zviedriju. Tad Salnājs iedarbojās uz ārlietu ministriju, uz valdību, un man bija jākārto lietas, kas ir uzrakstīts ar to speciālo militāro dienestu, un jādabūna ar vienādi sakot ir atļauj, ka mēs varam vest bēgļus. Līdz tam laikam mēs drīkstējam vest tikai tos, kam ir sakars ar pretestības kustību, proti LCP. Vai nu tie bija, mēs vedam, piemēram, Polijas kurjeru, mēs atbrauc šeit un atbrauc no Ventspils uz Rīgu, no Rīgas uz Kalnu, Kalns uz Viļņu un vēl tālāk. Un pēc tam atkal mēs viņu aizvedam atpakaļ. Es pats viņu uzliku uz vasarā uz kuģi, kad viņš bija atgriezis atpakaļ ar to pirmo, ko mēs laidām bēgļus. Tad pēc lielām mokām mums pateica tā, jūs variet braukt, bet gādiet paši par saviem braucamiem līdzekļiem. Mums bija viena laiva, viens zvejnieku laiva. Un tā pati vairs nebija derīga. Tad, kad augustā sākās tā evakuācija, mēs nolēmām, ka jānocē ir vienkārši Latvijas krastā, ir kaut kā braucamie līdzekļi. Ne? Līdz tam laikam nebija cilvēki braukuši uz Zviedriju. To tikai, kā sakot, brauc pretestības kustības laivas nāks. Mēs dabūjām vienu kuģi, kurš sauc Sēru, un to izved no Mērsraku ostas un apved apkārt Kolpas līdzimumu un augstā otrā augstā ir pirmo reizi, kad mēs sākām vest SS krastā un paliek krastā ar Arnietu un pārsūt pār Andersonu un tos pārņos un apved 58 bēgļus, tas ir iekļauts. Tie visi reģistrēti, kurās dienās kādām laivām un tā tālāk. Un tad sākās vienkārši viena vešana. Bet paralēli šai vešanai sākās arī vēlāk, kad Vācu armijas sabrukums un bolševiku, respektīvi sarkanās armijas uzbrukumu, nāk Jelgavu. Starp citu, es varu pateikt, kad es esmu tad, kad ieņem Jelgavu, es atrodos arī šeit, un es esmu pie Jāņa Strauberga uz laukiem mājā, un mēs pēkšņi ieraukām brauc Krievu tankus, kad pirmo reizi ieņem Tukumi. Un tad es biju saticies Tepes laimīgā kārtā tika atpakaļ uz Rīgu, un man adresi gribēja pataisīt par. Es pateikšu, cik neskaidri tā lieta. Mums bija skaidrāks stāvoklis nekā leģionu štābam, nekā vāciešu štābam. Jo man pateica, ka tad, kad es biju Zviedrijā, Prezislupā, man pateica, ka Krievi ir jau Latgalē un ka Lietuva jau ir ieņemta un ka nāk uz, un man neticēja neviens. Un es ar Werneru ģenerāli runāju, un viņam pateica, ne, mēs zinām, tur Lobu un citi Renē un tāpat Pangerski un tā.
ka tas bija ārkārtīgi liels sajukums, vai ne, kad es došu braucu uz Jelgavu, un starp citu dzīvoju doktora Ginter dzīvokli. Es Jelgavā biju strādāju Vācu laikā Zemgales redakcijā, pie laikraksta un biju Zemgales redakcijas sekretārs, jā. Un tur man sākās tie pirmie trakie piedzīvojumi pēdiņās, vai ne, ar Mēdam kungu un Dankeru un visiem, kad es iesniedzu protestu 1942. Gada februārī pret latviešu jaunatnes darba spēku izvešanu uz Vāciju. Jo ķēra meitenes pēc 9 uz ielas, un visas tās meitenes vēlēt mājā, ielikt vēl vagonos un aizved vai nu daļai kā prostituētās, vai arī daļai ielikt iekšā Šlēzvig-Holšteinā, Hamburgā un citur. Tie visi dokumenti, man ir tie dokumenti. Un arī vēlāk no kā Šlēzvig-Holšteinas, kad izmeklē un ieceļ to komisiju. Nevis komisija, bet vācieši ir spiest izmeklēt. Dankers saka, jaunas cilvēki, vai jūs saprotiet, ko jūs dariet, ņemiet atpakaļ to, jūs riskiet ar savu galvu. Un es nelielos, es saku, jums, kas man galva, ja tik daudz 3000 latviešu meitenes atrodās. Un viņš paņem to. Un tad Drexlers, ģenerāla komisārs, man atsūta izmeklēšanas rezultātus, kurus ir parakstījis, tas ir grāmatā, dokuments. Un to ir parakstījis Doris, tas ir darba visas Baltijas apgabala darba, vairāk man bija. Tā viss tā, kas tur ir Ukrainas daļa arī pārstāvs, ja ne? Un tas parakst, un pasaka, mēs esam bišķi to redaktoru kungus izmeklējuši, jā, un tā mēs atrodam, ka meiteni melojusi un kad viņi pārspīlējusi, bet tomēr, kā jūs esiet rakstījis, mēs esam to darījuši, ne? Jo kas notika tā meitene? Ka meitenes atbēga uz Jelgavu un nāca visās malās, neviens pats nebija, kas uzdrošinājās palīdzēt. Neviens. Ne ģenerāla direkcija, nekās. Es sev, ka žurnālisti saprot, es ļoti daudz reizi jāriskāju savā ādi, ne? Kad vienkārši savāc visus tos, un es pasaucu mātu un pateicu izšķirieties, vai nu tā jūs man dodat to liecību, jeb tā meitene tiek sūtītas koncentrācijas nometnē vilcienā iekšā, ka viņi mēlos, ja ne? Tad labāk cīnīties, un kas tas sastādīja? Ja mēs sarakstījām visu to, un to iesniegumu palīdzēja sastādīt profesors Konstantins Čakis. Un ar to iesniegumu, kad es 2 kopijās, aizgāju, viss tas ir atturēts arī Zviedrijā, ne tikai kopijas, bet viss tās atbildes un grāmatā ir to. Un tad sākās izmeklēšana, un meitene stāja palika pilnīgi traks uz mani, jo taču viņš bija tiešies priekšnieks Zemgales redakcijā. Tā bildi ir iekšā ar visu mēdeni. Ja? Un kas te strādāja, tie kungi, kas piedalījās, vai ne? Viens dzīvo vēl tagad ir dzīves un dzīvo un rakst, un tas ir Merlin kungs, kas bija izdevniecības viens no tiem locekļiem Vācu laikā. Bet kā viņš strādāja? Ja? Viņam vajadzēja vienam būt no tiem, kas to. Un tie cenzori, Beckers, un Gestapo, Pēri un tā tālāk. Un tad, vienmēr sakot, tas bija tas daļai sākums, arī tur nāca arī dokuments Zemgales, viss laikračs un tā tālāk. Tad atlicot atpakaļ. Mēs sākam vest un organizēt vest. Bet organizēt tas nozīmē, ka mēs gribējām glābt tos, kas tiešām ir strādājuši, kuriem draudēja briesmas. Neviens negribēja iztukšot Latviju, lai izvest ārā un lai te ienāk citi. Tas ir vislielākais absurds, jo šito bija teicis arī tur, kur ir dienas grāmata iekšā. Un Gregors raksts vislētnās to, kur ir dienas grāmata. Un man šķiet, viņš teica, vai tas vecs ir traks, un tas ir Dankers Bangerskis, kurš saka, ka visus vajag vest un pēc 20 gadiem atgriezīsies. Tātad, kas notika, ja būtu izvērsts ārā, mēs te nesādāt? Ne tā. Nē, jūs nesādāt. Es varu būt otrā pusē. Man nebūtu ko darīt šeit. Es nelasītu. Neteikt. Tā kā tas bija pilnīgs absurds, un pret to arī mēs cīnījāmies. Gribēja izvest tos, ko vajag, kam draudēja briesmas. Treškārt, viss tā, kur ir grupa militārā. Tā bija pilnīgi pareiza lieta. Jo tur sanāca visi tie glābt dezertieris. Atkal ir iesniegums vērnam par to, kā glābt latviešu dezertieris, ko tiesā mūsu tiesneši nelikumīgi leģiona tiesa. Viņi ir nelikumīgi. Tā ir SS 16. SS leģiona tiesa, iekšā grāmatā dokuments.
Ja? Viņiem nebija tiesības tiesāt un aizsūtīt 3000 uz Sālspils nometni tie, kas atteicās, ka viņus mobilizē. Ne, es nerunāju par Šturkovas koncentrācijas nometni. Tur ir gan 7000. Tur ieskaitīti ir visi kurlieši, arī tie, kas bija noķēri. Tur ir saraksts, diemžēl tikai 800. Ja? Ar visiem vārdiem tur cilvēki meklē, tā kā tos vajadzētu arī publicēt visus tos, tie visi man mājā. Tā kā viņš vajadzētu, vai ne, publicēt, lai tie cilvēki zina, kur viņi ir pazuduši, vai ne, mūsu tauts iznīcināja. Burtiski iznīcināja. Un tad, vai ne, kad nāca pēc kara, es gribu tā pārlikt šī sakarībā, tad, kad Pankēsis un viss štābs jau atradās izbēguši, Janus izglāba savu 15. pulku, kas bija, viņš ļoti labi zināja, viņš sastrādāja ar mums, viņš redzēja, ka nevarēja cīnīties. Kas notika ar upelnieku īsi sakot, visu štābu ģenerāli Kureli un tā tā. Viņi tiešām palika savā vietā, viņi klausi, viņi politiski cīnījās, jo mēs ticējām un gaidījām, ka mums rietumi palīdzēs. Mēs visi ideāli gaidījām, mēs visi kopā darījām. Tie, kas būtu palīdzījuši, tie bija somi, ja viņiem nebūtu uzlikts virsū tas smagums, vai ne, un piespiest pie sienas, tad mēs būtu varējuši, mums bija nokārtots īsti sakot, es par to vēl tagad nevaru runāt. Tā, un pārmet, tie, kas nezina, tie pārmet, kas tad nu tie kurlieši bija, vai ne, tādi sapni, tādi tur tikai, lai viņi izlasa tos dokumentus, lai viņi redzēs, ja, kas viņus notēra, vai ne. Tur vēlāk ir iekšā tie, kas cīnās ar dibina vācieši, ar Vāciju kopā un tā tālāk, vai ne, 3 gabali, kas viņus nodod. Un iet pie Jekāla, un pēc tam viņi arī tiek nolikvidēti, vai ne, viss tas štābs. Bet viņi paliek tur, tāpēc, ka viņi tic un tāpēc viņi neliecās. Viņi strādāja, un viņi teica, mēs paliekam šeit, tā ir mūsu tauta, mēs gribam cīnīties, viņi saka vāciešiem, bet mēs negribam ar Jekalu visu tā savu. Mēs negribam cīnīties, protams, mēs gribam cīnīties, aizstāvēt sevi, bet neiet pāri robežai. Mums nebija nekā ko darīt. Tā ir tā lielākā kļūda no tiem pirmiem kungiem, kas atbrauc, to izlasiet tēvijā no pirmās dienas. Tur var nosaukt Kreišmanu un tā tālāk. Kāpēc nošaukt Deglau? Mans jautājums. Glebam nošaukt Gestāpo, tāpēc, ka viņš pretojās pret to, viņš bija atašējis, ne? Pulkveļ, es domāju, pulkveļ leitnantu. Un to var redzēt, kas ir tie pa kungiem, kas piedalās viņa apglabāšanā, kur piedalās un kur ne, patiesībā. Tie, kur nepiedalās, var redzēt, kas tie. Ja? Jo tiem ir bailes, ne? Tā kā Deglau es satiku, tad, kad kā saka, ienāca pāri, man bija tā laime jau, kad bija karš izbeidzies, es izbraucu Krievu-Vācu frontē cauri. Un satiku pirmos vāciešus, un tie smējās, mums bija acis aizlipušas ar motocikleti. Tā, kad tā politiskā darbība, kad tagad visi tie bēgļi nāca, to izmantoja arī citi. Un izmantoja SD un Vācu pretizlūkošanu gribēja, arī Krievu pretizlūkošanu. Un saprotams, iebraucot Zviedrijā, ja viņi uzdevās politiskiem tiepiem, uz šitā pamata, kad LCP bija izcīnus, viņus pieņēma Zviedrijā, jo tie nāca no Latvijas, un viņi neskatījās, vai kas ir LCP laiva vai kāda laiva. Un tur ir visi tie noreģistrēti, visi tā LCP laiva. Nu, tādīs laivās pēkšņi uzreiz ierodās un ziņo, mums bija radio sakari īsti un skaidri, vai ne, tur viss jau ir. Mums bija radio sakari ar Latviju, un to faktiski izdarīja jau jūlijā un nodibināja Kurelis, ja? Viņam bija pašiem savu raidītāju, un viņiem atveda liels raidītājs. Tur bija arī, īsti sakot, arī angļu raidītājs. Un bija raidītāji, ko mēs varam noklausīties, bet nevaram raidīt. Lai mūs kaut kādā veidā nenodot un tā tālāk. Tad tie, kas brauc vieniem, tad ieradās laivas SD un bijušie Gestāpo, un es teikšu atklāt, vēl tagad ir viens otrs, kas ir vainīgs pie dažas mūsu mazākuma tautības nošaušanas. Un tie ieved, un kas te notika? Tad atklājās pēkšņi, atbrauc cilvēki, kas pēkšņi pazina, šitas bija, vai ne? Tur. Un tad sākās milzīgā propaganda pret mums, kad es vērtu tieši manu vārdu, jo man iecēlu par LCP
tas, ko tehniskās komisijas vadītāji, un respektīvi par ārzemju delegācijas sekretāru. Visi tie dokumenti tur ir. Tas ir grāmatā. Un tāda atbildība ir mana atklātībā. Tad mēs pirms tām, mums tā kā sūtniecības slēgts, es aizvedu atpakaļ, mums ir jādara kaut kas, lai aizstāvētu sev. Tad es teicu priekšlikumu. Mums ir jāatrod veids, un tam piekrit Salnais, un tam piekrit Sūtnis Salnais un ar Sūtnis Stepers. Un visu kopā mēs izskatījām vienu lietu. Ja mums aizliegts nodarboties ar politiku un ar politisku propagandu, ja to dara, tad izraidīšana nevarēja uzturēties ar visās pilsētās. Stokholma bija aizliegt, Jetborg aizliegt, Malm aizliegt, ne tikai tādās mazās, tur tikai varēja laist iekšā. Zīmoks iespies falsēt. Un iespies iekšā nedrīkst nodarboties ar politiku. Pretestības kustība ir politika. Tātad, mums jāatrod veids. Kādu veidā? Mēs nodibinām Zviedru Latviešu palīdzības komiteju 1943. gada 15. oktobrī. Un tādā komitejā vislielākā daļa Zviedri, mēs kopā piedalās dibināšanā Salnājs, par priekšēdi konsuls Sand, bijušais mūsu konsuls viens, konsuls Sand juniors, kasieris ir konsuls Lasmans, Latvietis un es esmu sekretārs. Un tā kā mēs atradām bāzi, un šī bāze bija, ka mēs varējām atklāt brīvi rīkoties kā palīdzības komiteja un reģistrēt pie sarkanā krusta un red bandiem. Tas ir glābi bērnus un starptautiskā sarkanā krusta. Tā ir mani brīvas rokas. Un proti, tikai tādā veidā, kad jābūt tik slepeni, ka neko absolūti neviens nedrīkst zināt un nezināja arī, kad tanī laikā, es saku, tanī pusgadu laikā un arī vēlāk faktiski līdz septembrim pirms atklāja pēc atklāja žīd Čāvējs, un kad sākās uzbrukumi man, ka es pār tos, kas ir šāva žīds un nevis tos, nevis žīds. Un fakts ir, ka mēs pārvedām žīds, arī to mēs izdarījām. Un tad tika viss tas ļoti atkal procesā, viņi iecēla parlamentārisko izmeklēšanas komisiju, parlaments no visām partijām. Tas ir iekšā dokuments. Un tad mani sauca ārā, burtiski sakot, katru dienu man tādu kaudas telegrāmas bez pārspīlēšanas. Uz policiju vai ne, pratināt protokoli tādām kaudzēm. Un man bija jāpierāda viss tās, jāatspēko viss tās. Tas prasīja drausmīgu laiku. Un tādā pašā laikā jātur dzīvu vēl to kontaktu, lai tas kontakts ar Latviju neaiziet bojā. Es jums stāstu atklāt, tāpēc, ka es pieņemu, ka es esmu mājās, ja? Es esmu mājās. Nu, un kas te notiek? Tā izmeklēšana vēlkās no septembra, kad man sāk tur pratināt un tā tālāk. Avīzes ir pilnas, Zviedru valodā. Komunistu laikrakļi, Nīdā, ārvietēji starpā, ja, tad sociāldemokrāti un tā tā, viss uzķerās uz šitā, Dāvans Nīhetēm un tā tā. Un tad ņem un tad nāk pie sūdzētāji. Un beigās, kas es pierādu, ka tie, kas sūdz, ir krievspieķi. To man izdevās pierādīt. Ar dokumentiem un ar to, kad mēs notījām, kad braucām, un tāds bija viens Valbos, un viņa faktiski nebija precējušies, un žīdietiem Šepšaloģi, kur vēlāk atbrauc šitā, viņš dzīvo Mierēlā, viņš bija Mierēlā jau 1940. gadā, viņš bija to kura štābs uzzināja, viņš bija zinotājs bijis Čekai, par armiju, par ārzemēm. Un tā bija gājusi Agļu institūtu, beigusi, bet jau 40. gadā, ne 39. tad Bolševiku laikā, kad viņš bija valodu institūts, ir kaut kas, tad ir uz avienāts. Nu, un nāca arī citi, tur nāca ļoti daudz tie, kas ir nometnēs, jo Zviedri nodibināja tādas nometnes, kad mēs visi mūs uzskatīja par Padomju Savienības pilsoņiem. Man bija šausmīgi plēšanās ar to, kad es esmu Latvijas, man ir Latvijas pas, un viņi pateica, nē, tas ir zem, jo viņi atzina aneksiju. 19. augustā 1940. gadā Zviedri aizstājas mūsu sūtniecību. 16. augustā viņi aizstājas Igaunu sūtniecību. Un arī Lietuvas sūtniecību.
un vispārēj par politiskiem bēgļiem, bez kādām politiskām tiesībām sevi aizstāvēt, kungi. Bez kādām. Jūs iepīkstēties nevarējāt. Tā piemēra es pateikšu. Vēlāk atver profesoru Kārlis Straubergs. Kārlis Straubergs uzraksta vienu rakstu, izdod, mums iznāca 2 laikraksti jāpiezīmē, tad vēlāk, kad viņi visi bija sabraukuši, nodibinās 2 laikraksti, Latvijas ziņas un Latviju vārds. Un tā ir tā, Latvijas ziņas pārstāv demokrātisko procesu un visu to, ko mēs esam darījuši. Tagad sabrauc iekšā ļoti daudz, kas te bijuši reģionā. Tie ir kaut kā, tur Bruno Kalni vārdi, ir kaut ko pats ir. Tie nodibina savu, proti, Latviešu apvienību, ja? Kas ir lielākā daļa korporācija un tā tālāk un tā tālāk. Un tur sajiet iekšā liela daļa no tās samaskas, no politiskas samaskas, burtiski. Un tad rodās arī cīņa, un sajiet iekšā arī Krievs spiegi. Mums ir tīrs no tiem, viņiem ir iekšā. Un tie ir tie, kas kopā te strādā pret demokrātiju. Mums ir kopēji sapulcs vēlāk 44. gadā 15. februārī, lai nodibinātu kopēju organizāciju, kas pārstāvēt, jo es biju ar mieru atkāpties uz Latviešu valsts komitejas, visas tās darbības mēs bijām, nodibināsim vienu kopēju un strādāsim kopā. Ne? Un kas tad ir tie traucētāji? Bijušie SD, visi ir nofotografēts. Stāv, es varu nosaukt vārdus, stāv SD un stāv arī komunistu spiegi, kur vēlāk brauc atpakaļ ar visiem sarakstiem. Tā dabūna šitā pusi visus mūsu sarakstus Zviedrijā, jo katrs, kas gātenī sēdē, parakstījās un uzrakstīja savu adresi. Un es viņam teicu, ka tā ir vislielākā muļķība. Jo var nolicitēt to klāt, nerakstiet adresi, mums kāda lēks neklausa. Un viss tas aizgāja uz Krievas rūpniecību. Tad sākās aģitācijas, jau pirms tam sākās aģitācijas, lai brauc atpakaļ. Mūs uzskatīja, kā es teicu, par politika nedrīkst nodaudros. Ko dara Straubergs? Viņš uzraksta Latviju vārdā vienu rakstu, bet sociāldemokrāti kaut kādu rakstu Morganu Pītningam, kas bija mums draudzīgs. Un viņš uzraksta šito rakstu, viņu tūlīt izsauc ārā un pasaka, kungs no Stokholmas ārā, vēl vienu tādu rakstu, jūs atradīsies padomu sākumā. Man ir dokuments. Par tā, kad mums būtu varējuši nodarboties ar politiku. Mēs nevarējām to darīt, bet mēs tomēr darījām. Un viss tas, kas ir iesniegts, visus tos gadus, arī vēlāk, viss tā informācija. Un pēc kara beigām, tur taču plūdi iekšā. No vienas vietas mēs zinām visu to, kas te notiek. Ieskaitot, kā es teicu, es pats atrados tur pie Jelgavas, ko gāju uz Tukumu, un arī pēc tam tika izvērsts. Tukuma protokoli ir tā, ko neviens nezina, ko kurlieši izdarīja, un reģistrē visu to, ko Krievi darījuši. Tukumā to iesniedz, tas kāds ar mājām rokām un iesniedz United Nations apvienotās nācijās. Jūs domājat, kāds reaģēja, kad tur tika izvērotas tik un tīrās sievietes? Jūs domājat, kāds reaģēja, kad mums no Sidlabas pienāca klāt, kad tur 250 cilvēki nošāva, kad tie Krievi nāca iekšā, kad tur Zirlupa, Rezet un visas tās telegrāmas ir, visi ir iekšā, cik daudz cilvēki ir nomocīti, nošāva un likt. Neviens pats ieliec iekšā, jā, tā vai ne, tā būs, bet beigās tomēr, tad sāk attiekties, ko to, jo tur jau Upalnieks skaidri pasaka. Mēs nedosim iti neko, mēs nekad neesam devuši nekāds militārs ziņas, un es pateicu skaidri, es nesastrādāju nevienu, tā ir LCP, kas nosaka, ko sūt uz ārzemēm, tā ir militārā daļa. Un militārā daļa paziņo, ja jūs mums militāri nepalīdzēsiet, jūs mūs nevarat aizstāvēt ne pret bolševiku zvērībām, ne pret vācu zvērībām. Un tāpēc nekādas militāras ziņas jums nedos, tā ir telegrāma un tā ir iekšā. Un viss tas, kas tur agrāk rakstīts, arī mūsu austrumieši pieliek klāt. Ja? Lai viņi apdomā, ko viņi dara. Ne? Jo viss tas, kas gāja ārā, viss bija reģistrēts, slepens un līdz šai dienai turēts arī ar visām deklarācijām, ar visiem parakstiem, kurus es būtu izlaidis ārā, kā cits 190 paraksts. Tad šitāds galvas būtu tripojuši, kā profesors Enzelīns, slaveni ķīmiki, fiziki, rakstnieki. Visi tie galva būtu nost, ja mēs būtu izlaiduši to ārā. Tie ir iekšā tagad. Tad nerunājot pavisam citiem iesniegumiem,
kur ir iesniegumi, ir protesti 45. gadā, jo es pats esmu parakstījis Baltijas studentu organizācijas kopēji, lai nebūtu LCP, mēs iztaisam kopā un iesniedz visām valdībām protestu pret okupāciju, kad Norvēģi kliedz un bļā un dāņi, viss tā tālāk, visi brīvi un mēs paliekam vieni paši un šiem ir bailes demonstrēt, mums bija jādemonstrē. Mums jau samim gandrīz tādā pašā laikā, kad viss palika brīvi. Un galvu nevar pacelt. Un no tās dienas, burtiski sakot, mums nekad nav laists ārpusē, jūs nesaprotiet to, kāda cīņa tā ir bijusi. Un man jānožēlo, ka visi tie cilvēki, vai ne, kur ir, ar visiem sūtņiem, visi tie, kas ir, ka tie būtu varējuši parādīt to un to var, bet tie neceļ ārā šodien politiskiem iemeslu visu to, ko LCP ir darījis. Tā arī dzīves patiesība. Tiek noklusēts, vai ne? Visas lietas tiek noklusēts, lai būtu kaut kur ārpusē parādīt kaut kāds cits cilvēki izlīd ārā, kur nekad par Latviju nav cīnījušies. Viņi nav riskējuši vien sekundi. Un pēkšņi viņi atrodās augstās vietās un citur. Ja? Viņam vajadzēja tādā laikā būt kaut kur citur un palīdzēt un darīt. Un, kad tā domā, cik daudz ir latvieši, ka vairāk kā 100 tūkstoši, apmēram 110, pēc pēdējās kaut kādas reģistrācijas, ko es lasīju Ziemeļa Kalifornijas vēstīs, man šķiet bija 93 tūkstoši latvieši Amerikā. Cik daudz bija tādi, kas aizgāja un balsoja par to, tu zini to? 7000 kaut kā, kad Latvijas pasis, kad bija jābalso. Mēs Zviedrijā esam 4559, nobalsojuši 80%. Tātad salīdziniet to politisko galviņu ar to politisko galviņu. Ja? Tā kā ir jautājums, es neapsūdzu, viņi ir, tas ir tas, ko es braucu par Ameriku un Austrāliju, kad viņi man aicināja, ko es stāstīju, kad viņi man pārmet, mēs visi brauksim atpakaļ, mēs mācīsimies, jūs nebrauksiet atpakaļ. Jo jūs jaunāk izaug te, kur viņi ir, viņi mācās tur, viņi strādā tur, vai ne? Viņiem ir pensijas, viņiem ir darbs, viņi nekad neriskēs, vai nekad. Viens otrs jaunietis var būt ideāls un dēļ. Un viens otrs tāds kā Andris, ja? Kas atbrauc atpakaļ un strādā. Bet cik tad ir mūsu tādi? No austrumu ir braukuši. Apskatieties kā citi. Ja viņi braukuši personīgās interesēs, lai ļoti daudz nopelnītu. Ja? Ir daudz visāds, es nepārmetu, vajag ekonomiju, vajag visādas lietas, bet kad skatās, kas te notiek, un pa valodas netīrību, to es jums piekrītu. Jo nevajag lietot visu šitos angļu vārdus, it kā mēs paši nezinām, ko mēs runājam. Investment, vai ne? Kāpēc nevar teikt ieguldīt? Visu laiku investēra. Tas jau ir, Zviedrijā arī tas pats notiek, ka tu ārlēc. No ānas ārā par izteicienu, par to valodas netīrību. Jā, ka sāk rasties iekšā un valoda paliek ļoti netīra, nepatīk viņu lasīt, ja? Literatūru. Un tāpat radiofonā runā, tik neskaidri, visas lietas un tā. Ne, es tiešām varbūt es aizraujos, jo man tas guļ te iekšā sirdī. Tā kā esiet labi, piedodiet man, ka es te aizpļāpājos, bet lūdzu, prasiet, ja jums ir jautājumi, esiet klāt, es atbildēšu, ja tas ir iespējams atbildēt. Paldies! Uzdāvināt Ausim bibliotekai. Tev ir priekšā, tur ir ieraksts, tev ir vienā, jā, paldies. Jā, redz, te var atšķirt, nu jā, tas tā grūtāk, varētu sākt. Nu, ka mēs sākam, cik daudz ausmēšu, es neesmu skatījis, jo vēl tā bilde nav pilnīgi skaidra, jā, pēc saraksta. Bet, teiksim tā, Arturs Arnolds, Arnolds Luitmans, Boris Koklis, skait paši pirmos, kas ir absolūti piedalījušies, nemocītas vēl, Boris Koklim, es ņemsim tā. Labi, sāksim ar manu vienalga. Arturs Arnolds ir pirmie, ja? Tad ir Arnolds Luitmans, Boris Koklis, tas ir tas kodols, kas nodibina, un tad tie sakari, kas nodibina sakars, ne? Tad piesaistīti, kas zina, ar augšē. Profesors Konstants Čakste, Werners Teplers, ja? Werners Teplers šeit. Es domāju, ka jā, Nīgals Zinturs, kurš ir slims, starp citu, viņam ir paraliski
ne Alzheimer, bet cits. Tad nāk Epners Žans, ja? Tad ir Ķīs Rudolfs, Zilbers, es saku pareizi, Laikam nav. Ne, man liekas, tomēr bija. Rops. Tad ir ārpusē. Ne, es domāju, no tiem aktīvākiem. Tad tā, tie, kas strādā šitā, viņi paņem paši savus vārdus un nevienam precīzi kustībā neprasa, ko tu dari, kā tu dari, kur tu dari, ja? Ar ko tu sastrādā, jo tas ir likums. Un ja kāds ir zinkārīgs, mūsu draugs, piemēram, Žāns bija pārāk zinkārīgs, ja? Tāpēc arī varbūt viņam izgāja tik slikti. Jo nedrīkst zināt, vajag tev darīt to lietu, kas tev ir uzdot, un tu nenciesies pat slikti lietu vienalga, kurā vietā tu esi. Jo pretie gadījumā tu apdraud visu to organizāciju. Runājot par tām kļūdām, te ir daži profesori kungi, kas ir teikuši, ja, atrakstījuši vēstuli un saka, ka bija kļūdas LCP. Skaidrs, ka bija kļūdas. Nav tāda pretstības organizācija. Neviena, ne Norvēģu, ne tā, tur var mācīties, ne Norvēģu, ne Dāņu, ne Franču, ne Beļģu, ne Holandiešu, ja? Ar vācu pretstības organizāciju, ar poļu, kur nebija kļūdas. Un tās kļūdas rodās tāpēc, ka tas ir mazākums un cīnās pret milzīgu pārspēku. Pārspēkam ir visas priekšrocības. Pārspēkam ir pārvalde, militārā, karaspēks, civilā pārvalde, ekonomija, propaganda, kas viss pretstības kustībā jādara ir slepenībā, un tur vienmēr var gadīties kļūdas. Bet to, ko es uzskatu par kļūdu, bija mums pašiem, kad nedrīkst pretstības organizācijai noraut galvu. Un tas faktiski notika mums. Jo tad, kad es aicināju profesoru Konstantin Čakis, lai viņš brauc februārī, lai viņš lai ņem ģimeni līdzi, un mēs pārvest viņu, un lai viņš būtu otrā pusē, no tā viņš atteicās. Jo atteicās kāpēc? Kad pirmkārt, vai ne, ka tad visu viņu piederīgos eventuāli varētu apcietināt, un arī, ka tad arī viņu universitātes cilvēki un tā tālāk, kā viņi skatītos uz to, it kā viņš bēgtu. Bet tā nebija bēgšana, tā bija politiska darbība. Un to viņam faktiski es nepiekrītu. Jo viņam vajadzēja braukt pāri. Laikā, kad jau sāk palikt karsti. Tad otrs ir, kad apcietini, tie nav latvieši, kas iekrīt, tie ir lietuvieši, kas iekrīt, vedot ar saviem kurjēriem Igaunijā, un profesori Ulots kundzes durīm, kas vada visu to organizāciju, paliek vien paka ar visiem dokumentiem, ko neviens nepaņem apmēram 24 stundu vai pat mazāk. Tādā pašā laikā ir apcietināts profesors Ulots. Apcietina vispirms, tāpēc sam apcietina lietuviešus un apcietina daudz igaunus, bet neapcietina latviešus. Un tad tikai, kad apcietināts viens pilnīgi ar Čakas vārdu, tātad viņi jau atraduši kaut ko izspieduši no kaut kādiem Čakas. Apcietina vienu, kas bija arī 40. gadā strādnieks un deputāts kaut kāds, pat viņš bija Saeimā. To moc diezgan ilgi, es nezinu, man nav tieši tā. Es neuzdrošos teikt, bet vismaz nedēļu tam ir Remers. Un beigās viņi redz, ka tas ir pilnīgi dumšs un izmet viņu ārā. Un tad apcietina Epneru. Tad apcietina Epneru tur. Tad ir jautājums. Un tur ir kļūda. To nedarīja neviena pretstības organizācija atšķir. Kāpēc visi tie kungi palika sēžot savās mājās, kad Epneru apcietināja? To man neviens atbildēja. Viņi nedrīkstēja vairs pārēt savā mājā. Ne Čakste, ne arī kāds no tiem visiem viņiem vajadzēja pasust uzreiz. Vismaz no savām adresēm. Godīgi sakot, kad vācieši man ķēra, man bija 5 adreses. Un no tām, kur viņi man meklē, viņi man nekad neatrāda.
vienmēr kaut kur citur noreģistrēts, ka ir kaut kur citur. Oficiāli noreģistrēts, bet tikai citā Latvijas malā. Nav aizbrauc turien, meklē tur, nav, meklē tur, nav. Atpakaļ. Tad nāk otrs dumjais gadījums, ko es domāju, kas ir pilnīgi nepareiz, ko mēs redzējām, analizējām pēc tam vēlāk. Profesor Čaks apcietina 29. aprīlī, bet pirmo apcietina Erkmē. Viņi sēž, nekā nedara. Sēž burtiski savā mājā. Pēc tam, kad es braucu pāri 12. jūlijā un braucu dokumentiem pāri, viņa vietā iecelts ir Bruno Kalniņš. Viņš jau bija faktiski vice priekšsēdētājs. Viņš arī sēž savā mājā. To absolūti nevar akceptēt vienā pretestības kustībā. Kad es esmu saticis Norvēģis un cits, viņi saka, bet kā varēja būt tie cilvēki tik naivi? Ja viņi zināja, kā strādāt Gestapo, un tad sēdēt mājā, to es piekļies un sēdēt saliktām rokām, un burtiski sakot, neizīt sievu un bērnus mežā, kaut kur citur vienalga kādā vietā, un sēdēt un gaidīt, vai ne, ka tev nāks pakaļ. Tad seko otrs, tad apcietina Sēbi Gudrāks, tas viņu noķēra faktiski. Ēnbergs arī bija gudrāks. Ēnbergs nekad nav parakstījis, kādreiz kaut kur rukstā bijušais satiksmes mēnesis, ka viņš ir, kad viņi apcietina. Viņi apcietina par rādio klausīšanu, viņš ir Ēnbergs, es domāju. Un ka viņš ziņo lentā, kur viņš bija, saviem darbiniekiem par to, ko raida no ārzemēm. Ja? Un viņš arī nonāk koncentrācijas nometnē Štuthofā. Tās ir kļūdas, to es piekrītu. Bet vispārējo teikt, ka mēs būtu varējuši darīt tā vai tā ir viegli pateikt vienam, pēc tam sēžot kaut kur, vai ne, pie arķīvu kaut kādu galdu un skatīties, te papīrs, bet tad vajadzētu domāt, tā kā es teicu, kādi ir tie apstākļi politiskie, kā mēs strādājam. Mums aizliegts ir nodarboties vispār ar politiku, mums jau galvenos. Mums ieceļ komisijas, un ar to parlamentārisko izmeklēšanu, so Pentlīga, vienmēr sakot, un šekinu visu to policiju, un tā visu parlamentu locekļu, un starp citu ministrs Sandlers, bijušais ārlietu ministrs, tās komisijas priekšsēdētājs, ja. Mērs ir sekretārs, un tas ir žīdu tautības, bet viņš bija, kā saka, ārpusē, un tie pozitīvi cilvēki. Un kad es personīgi gāju uz Rīgzādu un vienmēr kaut sauc ārā un visu šito pierāda politiski. Un tad es dabūju tomēr atļauju, ka mēs varam turpināt. Un mēs turpinājām braukt. Un tad tie dēļa, kad viņas gribēja apcietināt Vabuls un Šeps Rods aizbrauc ar diplomātu pasēm no Promas uz taisni tad, ka viņas gribēja apcietināt. Jo negribēja, ka šitas strats notiek. Viņas neapcietina, bet man otrs, ne? Un tad nāk visi tie laikrakstiem ir muļķi ciet, ne? Un arī mēs dabūnam tiesības, mums piešķir Amerikā Roosevelts bēgļu pārdošanai, tie, kas ir, un tur ir minēti visi tie, ka tur ir žīdi un tā tālāk, vai ne, indulgents un visi tie ir jāpārvērt, un ka tādiem nolūkiem dot līdzekļus. Bet tad, kad nāk šitais traks, salnējām paziņojums reiz 3. septembrī, un tagad man ir viss maksājumi, tad mūsu puiši tie dzīvo hotelī, viņam jādod ēst, viss ir mūsu, ne, izmot to eļu un to, ko dēļ, es atnesu. Bet pēc tam, kad ciekot naudu, tas jāmaksā visi mums. Sākot faktiski no augusta. Un tad viņiem maksāja tikai personu, nevienam nav maksāts. Tas arī nepareizi. Un neviens nedrīkstēja, un viņi nevarēja pierādīt. Viņi teica, ka ir ņemt naudu par tiem, un to neviens nevarēja pierādīt, jo nevienam nekāda nauda nebija prasīt no tiem, ko pārvērt. Nekāda. Un tagad, kad būtu nācis kāds, lai viņi apliecina, viņi sauc ārā. Viņi uzrakstīts ir, lūdzu, nākiet, ņemiet, ja? Jūs dev naudu kāds, kas dev naudu? Izsauc to ārā, tas saka šitā tāda meklē. Ko te tāda meklē? Tas nekad naudu nes.
tieši Austrums arī nāca ar iniciatīvu, lai Austruma vecbiedram Konstantīnam Čakstem tiktu atklāta šī cienības plāksne Latvijas Universitātes mazajā aulā. Tagad vārds Latvijas Universitātes rektoram, profesoram Jurim Zaķim. Cienījamie austrumieši, Latvijas Universitātes svinību dalībnieki un šī notikuma dalībnieki, dāmas un kungi. Es esmu dziļi aizkustināts par iespēju šai aulai dot to virzību, kā viņa kādreiz bija. Tā ir Latvijas Universitātes un šīs galvenās ēkas viena no visvētākajām vietām. Mūsu lielā aula ir jaunāka, un viņa nav tik stingļākās vēsturē kā šī vieta. Un tāpēc, atsaucoties uz austrumiešu ierosmi šeit atzīmēt Konstantīnu Čakstu, viņa darbu mēs likām priekšā to darīt šajā vietā. Runājot par Konstantīnu Čakstu, pirmā brīdī daži reizēm liekas, vai te nav vārds sajauts, uzvārds pazīstams, bet no tām ir gadījies, ka šis uzvārds iet cauri paudzēm, sasaistot viņus kopā. Un arī šajā aulā, kā mēs redzēsim, šie notikumi tālākajā laikā, arī ir sasaiste ar dažādiem laikiem. Konstantīns Čakste simbolizē to laiku, to cīņu laiku, kas savā nežēlībā bija visstiprākais un vistuvāk ir mūsu dienām. Tāpēc šeit ir cilvēki, kas šo notikumu un šo cilvēku pazīst ļoti tuvi. Tā nav aiz kalniem aizgājusi vēsture, tā ir ļoti tuvu vēsture. Un vēl vienu momentu gribētu uzsvērt, kas ir ārkārtīgi būtiski veidojot to Latvijas Universitāti, kā mēs viņu gribētu redzēt turpmāk. Tas ir jautājums par viņas lomu, viņas vietu dažādās politiskās norisēs valstī. Sevišķi apstākļos, kad šeit ir skanējuši visdažādākie izsaucieni, gan vienā virzienā, gan otrā virzienā. Mēs neesam spējuši Latvijas Universitāti nosargāt no piedalīšanās spēlēs, kuras nav Latvijas Universitātes vārdu cienīgas. Un tāpēc mums ir jāsaprot, ko tomēr mēs uzskatīsim par cienīgu. Konstantīns Čakste, kad mēs pirmo reizi šo vārdu minējām ar saviem draugiem aizokeāna zemēs, viņi teica ļoti nozīmīgi. Cilvēks, kuram nebija vajadzīgas politiskas spēles, bet kuram bija liels svētums, Latvija un latviešu tauta. Un tāpēc arī viņa darbība nav virzīta uz izkalpošanās kaut kādam vienam tā laika varonim un otru noniecinot. Viņš kalpoja augstākajai. Un tāpēc viņa ienākšana šeit, šajā aulā, uz mūžīgu piemiņu mums acis priekšā vienmēr nozīmē, ka Latvijas Universitāte izvēlās tos par savējiem, kuri padarīs Latvijas Universitātes vārdu mūžīgi, tāpat kā kopā Latvijas Universitāte mūžīgi mums tūs būtu Konstantīna Čakstes vārds. Un tagad, tomēr te tā labāk skan no šīs vietas. Es zinu, ka austrumiešiem ir viens no cienījamākajiem vīriem Siriņkungs, kurš ir ceļojis pāri jūrai pie mums, un es lūgtu varbūt, ja viņi nav iebildumu, kopā ar mani doties pie tās plāksnes, un tā varētu mēs redzēt.
Mazdinicēnice, cienījamais rektorkungs, mīļie austrieši, svētčalīte, dāmas un kungi. Šogad aprit ne tikai 75 gadi kopš Latvijas universitātes dibināšanas, bet arī 50 gadi kopš Latvijas centrālās padomes darba apogēja, kopš 1947. gada profesora Konstantīna Čakstes sastādītās deklarācijas un profesora aresta. Un ir labi, ka šos abus notikumus saista un atzīmē vienlaicīgi, un tieši te Latvijas universitātes aula. Un man ir augsts gods runāt no šīs tribīnes, jo tieši no tās ir skanējusi valsts prezidenta, Latvijas universitātes goda doktora, profesora Jāņa Čakstes balss, saņemot Latvijas universitātes goda doktora diplomu un turot akadēmisko runu pēc tās. Un šīs runas tēmas bija lietpratība, tās nozīme, valsts un zinātnes